Nu tā, dārgie draugi, šodien ir tā diena, kad mēs atkal no sūda spiedīsim vasku vārda tiešā nozīmē. Vienvārds sakot, šitajā te maisā ir iekšā mākslīgo šūnu gabā, kas mucā ir vienu diennakti pamērcēti. Un šitajā te jaukajā katlā 14 rubļu 50, kā viņš esot maksājis. Es kausēju to visu, jāiet šito pusi, ka neuzgājuši pašu virsū. Kausēju visu šito brīnumu līdz varīšanās temperatūrai. Tā, redzam, te kāds smuks celtens vasku šodien sanāk. Tā, uzliksim visu vāku. Tagad pats interesantākais. Visa šitā te darbība. Te filmē. Visa šitā darbība principā notiek ar tādiem maziem žagariņiem. Tā galīgi ekonomiskais variants. Nu, es gan vienu šitādu iemetu ik pa brīdim, jo es visu laiku nevaru nodrošināt tur žagās piena klāt. Bet, nu, viss notiek, jo neskuro kravu. O, re, šitā iebāžiekšā. Šito puļķi pačakarē dziļāk. Un ņem nākošo. O, šitādus te žagariņus. Iemet klāt. Karstums ir ātrs, liels. Diezgan īsā laikā viss sadeg. Bet, nu, šitādi žagaras var vest uz mest kaut kur čupā sapūdēt. Un aiziet var izmantot kā kurināmo materiālu. O, tas tā kā kādreiz stāstīja, ka cilvēki brauc uz mežu pēc žagariem, lai ziemā nenosautu. Vot. Tehnoloģija veci un vecā. Tikai tagad ārā, re, paties kā iestampā iekšā. Šo, aizsim ciet. O, reku. Uzrauj cuku. Te bišķo jāpavārās. Vienmēr sakot tehnoloģija vec un vecā. Uzkarsē, kas izkūst. Tad liek iekšā vaska presē. Izspiež, saspiež ar prātu. Lai nesaprīt mai. O, un tad šitam te ir atkritumi. Tā saucamā nerva. O, šitas te viss ir tā kā liekais materiāls te. Ir tie šūnu apvalki izgraustie. Un tā tālāk. Vasks ar te drusku ir, bet, nu, es nezinu. Es ar savām tehnoloģijām līdz 100% tīru dabūt nevaru. Reku tie maisi bijis pielipis vaska gabaliņš. Tie arī tāds. Nu, vienmēr sakot labi. O, atkat. Nu, vienmēr sakot tas tā, nu, kā lai saka. Nav ko čakarēties, īsāk sakot. Jo tā viss, kas ir mums izspiedz ar to presi, tas ir mūsu papildus iegūts. O, jā. Nu, un iesim klāt pie izējuma materiāla. Izējuma materiāls ir šitāds. Te ir izgriezti, nu, vecie rāmi. Reku, te viss tas iekšā. Te bišķi labāki. Ot, un šitādi materiāli ir 2 mucas. Tā kā mēs lēnu garu, baudot dzīvi, taisam no sūda vasku un naudu. Parādīsim tad sīkāk, kā tas notiek. Tagad iedzersim. Un tagad mēs nosmelsim bišķi buļjonu. Reku mums vārās. Visi mums vārās, un mēs paņemsim vasku un jāksim bunduli. Šito te vasku, kas ir nokusi. Mēs ieliesim bundulī. Kad mums bundulis būs pilns, tad mēs liksim dzesēties. Faktiski mēs ar tūlīt liksim dzesēties un taisīsim jaunu bundulu. O, vēl bišķi.
Ja patiesībā mēs viņu varētu pat tepat nolikt. Jāuzliek tik virsū. Vēl ir vāciņš. Nu, lai viņš dziest. Tā, tagad mēs šitā te dabūsim ārā to, kas mums te kulē. Ir cik smuks vasks dzeltens. Putains, puto, tā, puto, nu kā puto. Un mums ir. Tā, re, šitā. Smuks. Viņš paspiež. Tā pāri kaut kas deg, ja nē. Nē, tā mana galvenā malka. Turēsim šitā visu. Viņš var notiek. Viss mums te notiek. Taisim šitā vaļā. Tā. Un to nekās. Nesīsim uz piestoju. Tad atnēs visu vaskas, kas teg. Šitā. Iekšā. Vilkt. Ko mums iekrita. Tas viss labums. Tā. Šito iesim pildīt. Tā prāt šito. Redziet, kāda te kakveidīga masa. Paimam. Visu saliekam. Tā. Liekam visu tādu. Oi, brāto. Ko tu saki? Šitādu ielieku. Tā. Un tagad galvenais ir visu darīt bez liela fanātisma. Ne? Sāk nākt vaskas ārā. Lēnām pievelkam. Šitā bišķi jau pievilkšu. Jau pretestība, rekam te nāk. Jau, lai tagad tek, mēs ejam pildīt maisu. Šitā. Tā, iebēsim šito. Nu, es nezinu, tā vajadzētu robu turēt. Ja kā es filmēju? Nu, kā es piepildīšu. Un tagad šitādā garā piepildam maisu. Hop. Nu, atslēt ārā, nāc man padzīvēt. Jā, periodā. Hop. Mēsku. Otru mēsku. Liksim iekšā šitajā verdošajā zupā katlā. Ne? Jā. Ne? Sasūc ūdentiņu. Bišķi. Ideāli. Ja bišķi tilpums samazinājās. Tagad turpināsim. Šito ciet, lai silst. Tā, te. Nu, uzmēt, ka kalnē neielieku. Tagad jauksim vaļā un tīrīsim visu nost. Tad tā doma ir, visu no tā vaska ir jātīra. Tā. Ne, ceram ārā šito. Redzam, cik daudz, ja? Tagad manām ir sakrājies. Tīrs vasks. Notīram, tā pēc iespējas rūpīgāk. Ja, katrs graudiņš tur no svara. Un tad mēs jums parādīsim beigās, cik mēs tā pa gabaliņam vien sakasījām to vasku. Cik kilogramus. Nu, vot šitā. Re, ko iekšā ir te.
šito arī atgriežam vaļā un izvācam laukā. Nu, tad ticiet, man ir diezgan daudz. Viņš vēl mīksts. Irdens tāds karsts, var teikt. Tā, nu, jā, to vēl. Tā, bet tas jau nav nekas. Uzspiežam te stūrītī un izceļam laukā šito. Ar tāpatās. Ļoti rūpīgi apgraižam. Tā. Šito var ielikt augstā ūdenī. Viņš labāk tīrās. Tā, tūlītās. Lieka mūsu maiss. Maiss vēl ir karsts. Jūta pirkstiem pilnīgi visu vēl tur ir mīksts un slapšs. Bet nekā nevar darīt, jā. Parāda šite te iekšā. Reku tā kaka. Paņemam viņu. Tā vēl. Jā. Nu, un nākam uztaisim bļotu. Uztaisīsim bļotu. Tā, prātīgi. Šeit ir tiesa. Nu, un tagad lielais noslēpums. Te apakšā ir tāds režģis, lai noticētu. Es viņu ielikšu te augstā ūdenī. Viņš atzisīs. Iztīram ar šejienes vasku. Kā man šitā vaska prese sākumā nepatika. Bet es viņu nepareizi strādāju. Jāstrādā tā, kā es tagad rādu. Jārauj noticēt visam. Un jātīra ārā. Tā, turīt. Skatāmies, kas te pīdāks. Redzat? Tik daudz. Ar šo mēs varētu uzskatīt, ka te ir tā kā iztīrīts viss. Vēl mikro tur. Šitos nevajag padziest. Tā, atdzesāsim šito. Un te tagad ir ļoti daudz, redzat, vaska iekšā. Un tas viss tā mierīgi par mazīti jāiztīra. Ne? Šitā nāk. Šitā, Te tā, lai nekrīt zemē. Mierīgi, bez panikas. No vienas puses, no otras puses. Nu tā, ja nebūtu tās spiedas, tad šitas viss vasks kā paliktu iekšā. Protams, lielākā daļa izkustu un aiziet ūdenī. Nu, tā kā mēs to zupu smagam jūsu te zupā, burjonā. Bet šeit arī diezgan daudz. Kādreiz tā preses nebija, tad rēķināsim, cik daudz arī aizgāja zudumā, labumā. Arī jau tur visāds muļķības stāsts, ka tur esot tur mēs 100% dabūnot vasku ārā. Droši vien tā nav. Vienmēr tur te mervāk paliek tas vasks. Protams, viņu var vēlreiz kausēt un spiest. Bet vēl, teiksim, padomu laikā vēl bija speciāli tādi destilātori, kur izšķaidīja to mēru, to melo benzīnā. Un tā to benzīnu, vajadzēja ārā to benzīnu un dabūja tehnisko vasku. Nu, kādreiz vasku visur kur lietoja. Kurpus mērē, zābakus mērēs un sazina vēl kur. Nu, tagad, protams, tāda lieta nav vajadzīga, bet, savā laikā tas viss, tas šķirām tika pārdots un beigās pārdeva arī to mēru, kas palika. To atpirka par kādam kapecim, kaut ko lika. Nu tā, vienvārds sakot, ko es gribēju parādīt ar šo presi, cik tomēr daudz vaska var izpresēt laukā, ja?
Redzam, nu, šitas viss ir, nu, preses sanāks. Nu, tīrs vasks būtībā. Tūlīt tās tev aptīrīsim. Tā. Tas viss tā. Gabaliņš tāds. Un liekam šito iekšā. Kā mēs liekam šitā, jā? Šitā. Nē. Jāliek. Šitā. Lai viņš tā kārā. Viss. Gaidam nākošo porciju. Reku te arī vasks. Tu tā paņem blukt iekšā. Nu tā, dargie draugi, ir pagājuši 16 stundas. Ir otras dienas pusdienas laiks. Nu, te mēs varam apskatīties vakardienas darbu. Vot šitādā katliņā. Nu, tāda ripiņa būs. Vēl jau šitie ļoti silta. Šitie ļoti silti, iekšā vēl jābūt šķidram. Nu, te tā ir diezgan labi padzisis. Nu, neko, paliksim malā. Vakar, jā, mēs baidījāmies, viss bija pilns ar vasku, baidījāmies celt, ka neaplējamies. Mašīnu iedzinām vot tur. Tā kā tā, šitā. Nu, Robi, paņem aiz austiņas. Nav tik traki. Noliekam šīt zemē. Ko? Pēc skaidrs, ka tur iekšā šķiras jau. Nē, tas ūdens apakšā vienmēr. Vot, reku, te ir mūsu pelni. Jā, te viss no žagariem. Vienvārds sakot, jā, viss notiekās. Šitas bišķi, lai pastāv vēl kādas stundas. Šito jāpanes malā varēs braukāt ar mašīnu. Nu, tā kaut kā izņemšu ārā parādīšu, kas tur sanāca. Vēlreiz viņš ir jākausē noteikti. Nu, nav, bet tā krāsa laba, dzeltens, smuks, patīrs. Nočurināsim. Visi vaļā, viņš ir atlipis. No šitā katla. Es baidījos par to, ka viņš pielips tā, ka nevarēs dabūt vaļā. Redziet, kāds duļķis nāk ārā. Līdz Braitonu apludināsim. Nāk. Tā, reku katls. Un reku mana šitā pankūciņa. Tā, Robi, pagriez vaļā, es pamazgāšu, varēs te pafilmēt. Sāksim mazgāt viņu nost. Bet ir diezgan daudz visādi tādu sūdu virsū. Baigo azartismu nekasīšu, jo vēlreiz es tāpatās viņu pārkausēšu. Bet, nu, lielumu te nekā darīt nevar, jā. Šito vajag, šito dabūt nost vajag. Nu, praktiski jālīdz šitam vaskam, kurš vēl ir tāds mīksts, redzat. Šitā. Kāpēc šitas darbiņš bija jāizdara? Tāpēc, lai vienkārši neiemestos šūnās vaska kodas. Šis ir tas laiks, kad viņas sāk savu to veģetāciju un dzīvošanu un vairošanos. No vienu gadu iemetās un visu noēd to. Vienīgi varēja cāļiem atdot, toreiz bija cāļi, atdot tas kūniņas. Un pēc tam pārēdušies kukstēja. Ļoti obauti un vielām bagāti. Tur cits stāsti, ka dikti labas esot vīriešu veselībai tās. Tas pilnīgi debilitāte droši vien. Lai gan obautu un vielas tur ir daudz. Droši vien kā uzturu lietot tās kūniņas varētu. Tur, nu tā,
Visu kaut ko es skatījos, vienu sludinājumu, viens gudrītis no Latgales pārdod mirušus bišu ķermeņus. Nu, es nezinu, kāpēc cilvēki tādām lietām tic, ka kaut kādi pūstoši vai izkautēti mēsli var kaut ko labu veselībai izdarīt. Tā, nu redziet, jau darbiņš iegūst kaut kādas noteiktas apveids. Drusku vēl. Jā, nu jau vēl vienreiz man viņš jāpārkausē, un tad viņš būs izcilu prece. Tā varēs vai nu pārdot, vai arī apmainīt pret vasku. Skatīsimies, kas un kā. Ot, redziet, tas darbiņš ir. Tā, nu svars mums ir pa nullēm. Jā, nu liksim virsū. 9,5 kilogrami. Nu tā kā tā. Viens darbiņš izdarīts. Nu, jūs redzat, kas pa čakarīšanos. Nu tad uz saredzēšanos. Dīkiet laikus. Tieši tā. Tā.